ko mūsu senči zināja, bet ko nezina vai noliedz mūsdienu cilvēki. Senatnē visi zināja to, ka cilvēks nav tikai fiziska būtne. Zināja, kā dvēsele nemirst, bet dodas uz citiem labākiem laukiem, lai atgrieztos atkal uz zemes un izietu arvien jaunas un jaunas mācības. Viņi zināja, ka pasauli veido gan labais, gan ļaunais. Viņi zināja arī to, ka arī cilvēkā ir gan labais, gan ļaunais, un ka ir ļoti, ļoti svarīgi saprast to, kura no šīm enerģijām ņem virsroku. Gan saistībā ar sevi, gan saistībā ar saviem mīļajiem vai kolēģiem vai ar draugiem. Kāpēc? Viena iemesla dēļ, lai zinātu, kā rīkoties. Mūsu senči to zināja, taču mūsdienu cilvēki to ir laimīgi aizmirsuši, jo nav taču patīkami atklāt sevi vai citos demoniskās pasaules īpatnības un īpašības. Kas ir demoniskās pasaules? Tās ir enerģijas, kas atrodas uz zemes, lai cilvēkus mācītu savā īpašajā tādā veidā. Demoni ir tādi pat cilvēki kā pārējie, tikai viņu karma ir diezgan smaga, jo viņu raksturs ir ļauns. Tātad viņu dvēsele ir izvēlējusies iziet tādu karmisko mācību. Tas nav sods, tās ir vienkārši mācības. Un kamēr cilvēki izliksies vai ignorēs to, ka šī demoniskā pasaule pastāv mums apkārt, tikmēr notiks tas, kas patreiz notiek gan pasaulē, gan mūsu daudzās ģimenēs. Tātad, jo ātrāk tu šo visu sapratīsi, jo veiksmīgāks, gudrāks un laimīgāks kļūsi.